Labdien! Sveiki! Tātad esam trešā grupa un šodien prezentēsim savu ģeniālo biznesa ideju. Mūsu grupā ir tātad 5 lieliski veselīgi dzīves stila piekritēji: Jānis, Uldis, Kristīne, Anna un Elmārs. Un tātad mums radās ideja izveidot Fitbox, kas ir veselīgu maltīšu piegāde. Kā tad šī biznesa ideja radās un kas tad ir tās pamatā? Nākamais slaids. Ja, tātad biznesa idejas īsa apraksts. Kā mēs visi zinām, tad ļoti daudz runā par to, ka cik svarīgs ir veselīgs dzīvesveids, apvienojot ar sportu un vispār veselīgu dzīvesveidu domāšana, bet ļoti labi apzināmies, cik grūti to ir ieviest reālajā dzīvē, jo visiem ir darbi, esam aizņemti un laika resursi vienmēr ir mazliet par maz. Līdz ar to mēs nācām klajā ar ģeniālu domu, ar Fitbox, kas būs sabalansētais ikdienas uzturs. Doma pavisam vienkārša. Katram klientam tiks pielāgots personalizēts un uzturvielām bagāts maltītes, ko tātad cilvēki varēs ar piegādi saņemt katru dienu sev ērtā laikā. Pats labākais. Tātad nav vairs jādomā par to, ko pirkt, kā pirkt, vai tas ir dabīgs, vai tas ir bez konservantiem. Par to visu parūpēsies mūsu lieliskā komanda. Vienīgais, kas klientam ir jāizdara, ir jāpiesakās un jāpasaka, ka vēlas ar mums kopā piedalīties šajā piedzīvojumā. Tātad sadarbojoties ar mums, tiks saņemts brokastu, pusdienu, vakariņu un uzkodu piedāvājums, kas būs skaisti iepakots, ērti atverams, ērti lietojams. Protams, mums visi produkti ir 100% dabīgi. Jau sadarbojamies ar ļoti daudz vietējiem zemniekiem, lauksaimniekiem, līdz ar to esam pārliecināti par saviem produktiem, kuros nav konservantu un mākslīgo piedevu. Kas ir īpaši svarīgi, nevienmēr cilvēki, kas izvēlās šādu konceptu, vēlās, teiksim, nomest svaru. Ir citi, kas vienkārši vēlas veselīgi ēst un, sakot līdz savam kaloriju daudzumam. Tādēļ mūsu izstrādātajā programmā tas būs pielāgots konkrētiem mērķim. Vai nu svara zaudēšanai, vai veselīgi dzīvesveidu piekrišanai, tas atkarīgs no katra klienta vēlmēm. Īpaši esam padomājuši par veģetāriešiem un vegāniem. Arī ir iespēja pielāgot uzturu glutēna nepanesamībai un laktozes. Un, protams, īpaši arī svarīgs aspekts, ka piegāde notiek katru dienu jūsu izvēlētā laikā. Ideāls aktīviem cilvēkiem un īpaši tiem, kuriem nav daudz brīva laika. Runājot tālāk, tātad, protams, apzināmies, ka ideja ir lieliska, bet izpētījām arī galvenos konkurentus un saprotam to, ka līdzīgi piedāvājumi ir tirgū, bet tomēr tie visi piedāvā tādu vispārīgu veselu uzturu, kas netiek pielāgots konkrētam mērķim. Līdz ar to Fitbox noteikti izcelsies ar personalizētu pieejamu, kas ir balstīta uz katra klienta individuālajām vajadzībām. Otrā mūsu tāda priekšrocība, ko esam novērtējuši saistībā ar salīdzinājumā ar konkurentiem, ir tas, ka mēs Fitbox tātad piedāvājam gatavu ēdienu ar ikdienas piegādi, un katrā ziņā arī piegādes laikus var mainīt katru dienu, kā klients vēlas. Un īpašu nozīmi pievērsīsim arī neizmantotiem korporatīvajiem potenciālam, jo tirgu esošie klienti maz, kas piedāvā tādu iespēju, ka mēs izstrādājam visam uzņēmumu darbiniekiem tātad personalizētu ēdienkarti un piegādājam tieši uz uzņēmumu. Tātad es turpināšu tālāk par biznesa idejas stiprajām un vājajām pusēm. Jāsaprot to, ka tādi rīki kā ChatGPT, Gemini, Groks mums ļoti palīdzēja izvērtēt šo biznesa ideju, jo, protams, mēs neesam nekādi biznesa analītiķi un saliekot kopā dažādus mākslīgā intelekta rīkus un pēc tam grupā balsojot, mums radās šādi te SWOT analīze un arī ieteikumi turpmākajai biznesa attīstībai. Jā, tātad mums mākslīgais intelekts iesaka veselus 5 virzienus turpmākajai attīstībai, un tāpat arī ir katrā pie vājajām pusēm vai iespējām ir dažādi sadalījumi, ko jūs varat redzēt. Ejam tālāk, vēl labāk mums mākslīgais intelekts
spēja veikt biznesa risku analīzi, ņemot vērā ietekmes līmeni, sākot no zema līdz augstam, tāpat norādot iespējamību, un tāpat arī mums tiek dota novēršanas stratēģija. Pieņemsim, ka šajā biznesā kā augsts risks varētu būt uzticami partneri, rezerves, reālaika sekošana, ko viņi, tas ir tā kā loģistikas traucējumi, bet kā novēršanas stratēģija ir šādi risinājumi. Tāpat naudas plūsmas riskos ir vajadzīgs tas, ka mums ir jāizstrādā detalizēts finanšu plāns, jāmeklē iespējas ES atbalstam vai arī jāievieš abonēšanas pakalpojums, kur mums būtu patstāvīga naudas plūsma. Tāpat mākslīgā intelekta rīki ļauj mums veidot sociālo mediju ierakstus, kur mēs arī ar kolēģiem savā starpā katrs veidojām, un tad mēs nobalsojām par tādu labāko variantu. Tāpat arī ideāls rīks ir bilžu veidošana, kur pat iespējami tā kā tas vizuālais veids, kādā veidā viņš domā, ir iziet ārpus mūsu tās fantāzijas, un šeit var redzēt Pētera baznīcas torni, glaunu mašīnu un mūsu Fitbox kastīti ar super veselīgo ēdienu. Par reklāmas ierakstu arī līdzīgi. Viņš mākslīgā intelekta rīka ļauj ļoti labi noformulēt tekstu un jau ietverot kādu āķi, lai klients tā kā izlasot jau būtu ieinteresēts vairāk mūsu Fitbox risinājumā. Tāpat, protams, bildes. Jūs redzat jauns džeks ar dronu, un viņam drons acīm redzot ir piegādājis mūsu Fitbox ēdināšanas kastīti. Jā, un, protams, ideja ir laba. Mākslīgā intelekta rīki mums palīdz izsvērt gan riskus, gan izvērtēt vispārējās lietas, un nonācām arī līdz savam mēģinājumam izveidot mājaslapu, mobilās lietotnes konceptu. Mājaslapu mēģinājām veidot caur Bolt New. Mākslīgā intelekta rīku, jāsaka godīgi, ka tas notika ļoti ātri. Sadarbība ar rīku izveidojās, attiecīgi visi mūsu ieteikumi tika ņemti vērā. Vienīgi mazliet problēmas bija ievietot tieši tās bildes, ko mēs konkrēti vēlējāmies, bet veltot ilgāku laiku arī mākslīgais intelekts ļoti labi saprot, ko tad vēlamies, kā vēlamies. Līdz ar to ar šī rīka palīdzību noteikti varam izveidot tādu mājaslapu, kas būs arī konkrēti spējīga un pievērsīs uzmanību arī tālāk tirgos. Un ja mēs runājam par konkrēti konceptu, gan mājaslapai, gan mobilajai lietotnei, tad mājaslapas koncepts bija mums pavisam vienkārši, ka informācijai jābūt īsai, kodolīgai, līdzīgi teksti tika radīti pēc tā paša principa kā sociālo tīklu ieraksti, lai pievērstu uzmanību. Protams, izcēlām mūsu priekšrocības, attiecīgi paredzējām vietu arī dažādām atsauksmēm no klientiem, arī piedomājām promptā pie tā, lai būtu noformulēts, ka ir jābūt pogai, kur uzreiz klients var pasūtīt, kur ir poga, kur var sazināties ar konsultantu, kas bija ļoti jauks mākslīgā rīka piedāvājums, ko mēs noteikti ņēmām vērā. Uzreiz viņš piedāvāja, ka pirmajam pasūtījumam ir 20% atlaide, kas vien liecina par to, ka šie rīki ļoti labi uztverot mūsu ideju, var palīdzēt to vēl labāk īstenot un pievērst klientu uzmanību. Savukārt par mobilās lietotnes konceptu, kā jūs redzat, labajā pusē ir tāds neliels paraugs, kā tad šis mobilā lietotne varētu izskatīties, kur arī pavisam vienkārši doma, ka ir ērti, viegli jābūt pasūtītam, iespējai tiešsaistē sazināties ar konsultantu, un arī mākslīgais intelekts ieteica rīkot ikmēneša konkursu, kur varētu daloties ar fotogrāfijām, dažādas balvas vinnēt, un šo savukārt mobilās lietotnes konceptu paraugu, to mēs izveidojām ar ChatGPT. Tā ka šie rīki mums noteikti palīdzēja mūsu biznesa idejai, un tagad tikai mūsu komandai jāatliek šo biznesa ideju, kā teikt, palaist dzīvē. Tā ka paldies, tas bija mūsu komandas darbs. Paldies mākslīgajam intelektam un komandai.
Jā, paldies arī šī kursa organizatoriem. Tiešām šī zināšanas ļauj mums arī un ļaus turpmāk ikdienā un darbā izmantot šos visus rīkus. Starp citu, šeit jau mēs prezentācijā varējām izmantot tikai daļu no rīkiem, jo tomēr bija arī mūzikas veidošanas rīki vai podkāstu veidošanas rīki un arī video. Un tā skaitā labi mājaslapa. Bija arī rīks, protams, Gamma, ko mēs īsti neizmantojam. Mēs viņu iztestējām, bet mums šķita, ka šī jau Latvijas universitātes sagatava mums ir pietiekami laba, un mēs vienkārši turpinājām manuāli to darbu. Bet summā arī ir ļoti daudz dažādu rīku, un šis kurs tiešām ļāva mums viņus tā kā apzināt un arī iemācīja labāk tos izmantot. Paldies!